Starts ir dots, tā kā uzmanību un atbrīvot celiņu visā tā garumā. Jau nākamā grupa gatavosies startiem. Viela rosība uz čēpašanas sektorā. Tur 35 līdz 45 plus veco grupa. Katram 2+2 metieni. Un atgādina lūgums Bauskas novadam, nogādāt sekretariātā sacensību dalībnieku pieteikumus. Tā kā Bauskas novada pārstāvi, lūgums nogādāt sekretariātā sacensību dokumentus. Un arī mums jāatradies Samsung telefons. Otrā pusītē ir tāds zelta tāds uzlīnīta, tā kā ja kāds pazaudējis Samsung telefonu, varbūt kāds ir, paskatāmies savos somās, vai kaut kur nav kādam izkritis. Un vēl kas svarīga informācija, jā, ir grēdzens, auskari, tā kā, ja kaut kas no tā jums ir pazudis, lūgums vērsties sekretariātā. Ja jūs kaut ko atrodat arī, vai nākat šeit pie manis. Mikrofonu mīra, kaut kādi jautājumi vai kas, palīdzēsim, lai šī sacensība otrās dienas noslēgums visiem mums ir patīkams un arī noveicēt. Bet mums sacensības vēl pirmās parām. Vēl būs četrušana pieredzējušākiem kungiem 5000 metru skrējienu, tā kā Jelgavā vēl viss turpinās. Ar sacensību rezultātiem varat iepazīties arī šeit pat, kur ir stāsta protokols, sacensību programma, iekrīdības sēž. Un strong finish, tā kā šeit arī ļoti spēcīgs finish, kā mēs zinām, 800 metros pēdējie 200 metri ir tie, kas ir svarīgākie. Tā kā lūgums arī sacensību atbalstītājiem neskriet līdz finiša zonā. Tā kā skriet līdzām nedrīkst. Tas arī jāņem vērā. Tas ir pret noteikumiem. Piemērs čēpašanas sektorā. Arī 3. 4. mēģinājumi. Kā iepriekš teicu, čēpašanas sektorā 4 mēģinājumi, bet tiek izpildīti 2 mēģinājumi pēc kārtas, un 2. tūrē vēl 2 mēģinājumi. Un tad labākais rezultāts arī tiek